nakts vidus. Viņš pa lielam neko neredz. Un viņš vienkārši hops un aizterās. Un šitā vajadzētu būt ragiem. Stirnas ir, pēdas ir, ūdens ir, kaut apružāt koki ir. Garš tāda mutē. Nedaudz pēc vilšanās. Un, Euni, čau! Šodien paņemšu tev līdz kaut kādā pilnīgi ļoti interesantā un nestandarta piedzīvojumā. Baigā ideja radās. Latviešiem laikam ir diezgan populāri, varbūt ne tikai latviešiem, un ne tikai Latvijā, bet vispār visur pasaulē laikam baigi populāri, kad cilvēki iet pavasarī meklēt tos ragus, vai ne? Laikam tā ir baigā vērtība. Varbūt sūdz visu to vērtību, vai ne, bet vienkārši ir interesanti. Nekad dzīvē neesmu bijis meklēt ragus, bet ir laikam jāaiziet pamēģināt. Tā teikt, visu dzīvē jāpamēģina, līdz ar to laižam meklēt ragus. Un, tāds laiks, ka saulīt pa zemes virs ripo, vai ne? Kā parasti saka. Līdz ar to, pastīsimies. Varbūt, kad arī man sajiet un izdodās tos ragus atrast, vai ne? Jā, un viss laižam. Jā, kā jau parasti, ka kaut kur braucam, esam veiksmīgi uzlādējušies. Jā, neteikšu, ka šis ir Circle K. Circle K mums tomēr neko nesponsorē, tāpēc nepieminēsim viņas, bet jā, labi, tas tā uz joku. Visi laižam. Tā kā visticamāk, pilsētā mēs briežu ragus neatradīsim, tad būs jārolē kaut kur nedaudz ārpus pilsētas un nerājies. Un līdz ar to izbrauksim ārā nedaudz no pilsētas. Mēģināsim kaut kādu briežainu mežu atrast, vai ne? Laižam. Jā, veiksmīgi būsim pēduši, padzēruši kafiju. Tagad jāskatās, kur var raut iekšā kaut kādā mežā, vai ne? Meklēt tos briežus. Nav jausmas, kur viņi dzīvo, kur viņi pārvietojās. Bet skaidrs tas, ka pirmais, ko mums vajag, ir mežs, vai ne? Un tad esam izbraukuši jau kaut kādu gabaliņu ārpus visas civilizācijas, lielos vilcienos, kā tu redzi, priekšā kaut kur ir redzams jau mežs, un cik jārolē iekšā, vai ne? Sākumā tur šīm pabraukāsim bišķiņ pa kaut kādiem grāmatas ceļiem, jo, cik es saprotu, kad graumalās tos ragus var atrast, tagad tas briedis kaut kur baigi lec, tad iespējams, ka tas raks tur, jā, ir šeit. Wow. Kaut kā tā. Brauksim un meklēsim, vai ne? Tikai šis ir apmēram tāpatāk, kā sēns meklēta mašīna braucot. Šitā toči neko nevarēs atrast. Bet jāpabrauc kaut kur dziļāk mežā. Zin kā ir. Laikam, kad vienkārši tāpat braucot, mēs te toči neko neatradīsim. Tad būtu jābūt baigai veiksmē, ne? Līdz ar to izmetīs kaut kāda aplīt, ne? Laiks ir smuks, silts, saulains. Varam smuki pastaigāties, ne? Jā. Shoutouts Circle K par maksas kafiju, vai ne? Un vispār neatstāja krūzīt mežā, vai ne? Bet laikam tā ideja tāda, ka es pieļauju domu, ka ja briedis negrib iet apkārt pa šitādu taciņu, un viņš kaut kādu iemeslu dēļ grib tikt pār, tad visticamāk, ka viņš te baigi leks. Tāpēc triecienu brīdī varbūt, kad viņam tur kaut kādas sastāvdaļas atkabinās. Nekas, pastaigāšos un ja es atradīšu kaut ko, tā būs baigā haļau laikam. Bet nekas, pastaigāsimies. Pa lielam
laikam ir ļoti forša zīme tikko, jo intensīvi staigāja jau vesels 5 minūtes. Un tikko, tepat mežā, redzēju trīs stirniņas. Gaišā dienas laikā tepat ceļa malā pa lielam. Nu, es teiktu, ka tā ir diezgan pozitīva zīme. Nu, ka kaut kāda dzīvība šeit tomēr ir, vai ne? Ja jau ir stirniņas, tad jāmoši, ka arī kaut kādi briedīgie ir tepat kaut kur tūmā slēpjās. Nu, šobrīd esmu joprojām ļoti pozitīvi noskaņots. Turpinam. Nu, nav ne mazākās nojausmas, vai mana stratēģija ir pareiza, bet pa lielam ir tā, ka šitā mājas lieliski vieta, kur varētu kaut ko atrast, jo pasties briedis ritīgi nesās. Un man liekas, ka viņiem gribās padzerties līdz ar to. Viņš atnāk šiten, un šitai grāmalā viņš varētu padzerties un ritīgi graut tālāk. Un skatoties pēc pēdām, šiten ir reāli rekord dzīvnieka pēdas, un te točin ir kaut kāda satiksme. Līdz ar to pozitīvi, ļoti pozitīvi esmu noskaņots. Nu, tagad tikai jācer, kad kāds ir atmeties. Bet, jā, lieliskā vietiņa, kur dzīvnieciņiem kustēties. Es domāju, ka lielākā iespēja ir, protams, dabūt to laikam kustību, kur viņi vienkārši staigā. Vai ne? Kur gan viņš varētu iet? Vienīgais viņš varētu iet padzerties. Vai ne? Vai nu pie kaut kāda, nezinu, kur ir briežiem kaut kāds lielveikals, vai ne? Vai arī kāds ir bijis ļoti vientuļš un kaut kur vientulībā ārpus citu briežu kompānijas gribējis ir nolikt savus skaistos ragus. Tā, jā. Viens pats iet pa mežu, runā ar kameru, mēģina sazīmēt kaut kādus ragus, bet tā viss dzīvē jāpamēģina, vai ne? Ragi. Starpcīt, jā, padalies droši ar savu ragu meklēšanas pieredzi. Iziesim te tādu mazu aplīti gar ūdenīti, un tad brauksim tālāk uz kaut kādu nākošo lokāciju. Nav nejausmas, cik šī vieta ir bieži apmeklēta. Var jau būt, ka viss labumiņš jau ir nolasīts, vai ne? Man bieži slēgšu tev ārā, man jākoncentrējās uz misiju, kā mēs tev te pļāpāšu, tā es neko neatradīšu. Nu, tieši vēl dažas minūtes vēlāk. Nu, es jau pa lielam sāku apsvērt domu, kad man ir jāsāk iejusties kā briedim. Jo, reku ir! Sakni, vai ne? Bet forši tas, ka šeit ir ļoti pozitīva dzīvnieku kustība. Šeit viss ir ar visādām pēdām. Tātad skaidrs tas, ka dzīvnieciņi šeit ir. Bet man laikam jāsāk domāt kā briedim, vai ne? Nu, reāli, ja es būtu briedis, ja tu būtu briedis, kur tu gribētu nolikt savus ragus? Nu, piemēram, es skatos, šitien tāda ļoti smuka vietiņa ir, kur varētu savu žuburu atstāt pa lielam. Nu, te tā smuka tāda mākslinieciska ainiņa, un tāds smuks sūnains celms. Bet, nu, ļoti iespējams, kad briedis domā pavisam savādāk. Vai ne? Nu, neatmetamies. Un turpinām ragu medības. Domā kā briedis. Bet es teiktu, ka ainiņi šeit nebija slikti. Mēs esam atgriežušies pie tās vietas, kur šitīgi nesās pa lielam. Un šitien aizķerās nedaudz zdongs ar tiem ragiem iekšā. Te iedurās un pēc tam aizskrien tālāk. Bet pastīsimies varbūt tuvāk. Varbūt ir kaut kādas raga vietas redzams, bet jā, kā tu redz pēc pēdām, nu šitie dzīvnieciņi kustās, tā teikt. Bet nevaru īsti saskatīt ragu nospiedumus. Nu labi ir. Iespējams, ka detektīvs nav man īstā profesija. Labi, aiziesim tālāk.
tā teikt, pastīsimies, ko otrā tranšai mums var piedāvāt. Jā, vai ne? Pilnīgi sāk iesvīst. Nemaz nav tā raga meklēšana tāda vienkārši pastaiga mežā. Ļoti smags un atbildīgs pasākums. Un vēl pēc dažām minūtēm, jā, aizgāju uz mašīnu, atmetos no jakas, jo, jā, diezgan karsts palika īstenībā. Bet, skaties, ko es atradu vēl vienu pazīmi, ka šite kāds ir plosījies, jo, es saku, man nav ne mazākās nojausmas, ko tie brieži dara, bet man liekas, ka šite kāds ir baigi kasījies. Un es pieļauju domu, kad īstenībā baigi tur tā mīzi norauta. Bet man liekas, ir tā, ka šitas varētu liecināt par to, ka viņam tur tie ragi niezējuši. Es pieļauju domu, kad man nav ne jāsas, ko es runāju, bet es te mēģinu izplānot kaut kādu stratēģiju, kāds varētu notikt. Reku briedim ir tur kasījies, tur starp citu tālāk ir ūdenīts, un te viņam tur tie ragi kasījušies, un viņš ņēmies gar to koku. Tā kā prātīgi paliek par briežu detektīvu. Bet nu, turpinām. Pastīsimies, kas te notiek pašā mežā iekšā, un pēc tam turpināsim meklēt kaut kur grauju malās, kur viņš tur varētu būt lecis, varbūt. Projām esam pozitīvi noskaņots, turpinām tikai meklēt. Man liekas, visas pazīmes liecina par to, ka šite kaut kam ir jābūt. Stirnas ir, pēdas ir, ūdens ir, kaut kāda apbružāta koka ir. Vajag tikai atrast to īsto mantu. Jā. Zini, kā ir? Laikam vairs nejūtos tik optimistisks. 15 minūtes jau staigāju pa mežu un rāgi joprojām nav. Bet katrā ziņā baigi milzīgās pēdas redzēju pa ceļam. Tā kā turpināsim. Vēl kāds 3 minūtes paiesim. Nu, ja nebūs, tad acīm redzot būs jāatzīst neveiksme. Es gan īstenībā baigi ceru uz iesācēju veiksmi, tāpēc turpinām. Starp citu, jā, foršs mežs. Tāds tiešām patīkams. Arī laiks ir foršs kaut kādi, ja nemaldos, plus 10 grādi. Saulīte spīd starp kokiem. Fantastiska diena steidzīgai pastaigai pa mežu. Bet baigais azarts īstenībā parādījies ir. Baigi gribās vismaz tos pirmos atrast. Un tiešām saprast, vai ir tā, ka viņi vienkārši tāpatās mētājās mežā. Un gan jau, ka tā arī droši vien ir. Piemēram, kā šis. Tu varētu būt normāls briežu raks. Vai nē? Labi, turpinam. Meklējam kaut kādus apskrāpētus kokus, kur viņš varētu būt kasījies. Nu, kaut kā tā, bet pēdas es redzēju, tādu kaut ko dinozauri pēda bija. Tāpēc es domāju, ka te kaut kāds mamuts dzīvo šitais mežos. Vispār alns met nost ragus, vai tikai briedis met rokas ragus? Kā tur īsti ir? Briedi, ādo ragas. Pastīsimies, varbūt šita nedaudz. Īstenībā ceļš bija ar kaut kādiem žagariem, līdz ar to braukt šeit viens nav. Tur bija kaut kādi kociņi nokrituši. Cerību to, kad kāds ir bijis tik slings, lai nāktu kājām pastaigāties. Labi, tas tāds mazais pārdodama updates, kā mēs te vazājās pa to mežu. Tiekamies vēlāk. Tiekamies ar ragiem rokās. Varbūt. Turpinu vazāties pa mežu. 3 minūtes vēlāk. Man liekas, ka es teiktu, zin kā, nav ļaunums bez labuma. Šī varētu būt kaut kāda ļoti laba pamācība, kā neatrast ragus mežā. Nu, es teiktu, ka pirmais tev nav jābūt pacietībai. Tātad, ja tu esi nepacietīgs, tad tu jau esi pa pusei ceļā uz uzvaru, lai neatrast ragus. Otrkārt, tev jābūt diezgan
zemam veiksmes koeficientam. Tas jau ir uzreiz otrais solis. Nu, un trešais, tev jābūt ir ar diezgan zemu koncentrēšanos uz galveno uzdevumu. Tātad pa lielam vazājies pa mežu, it kā meklē rāgus, bet tajā pašā laikā, nu, domā, pieņemsim, kā attīstīt biznesu, kā uzbūvēt Opeli, kā daļu salikt un dažādas šāda veida lietas. Tā kā es teiktu, šis ir 3 galvenās īpašības, lai tu neatrast rāgus. Nu, kaut kā tā, vai ne? Nē, tas tā uz humoru nots, kamēr es te vazājos, bet tā, zin kā, sacīt jāsaka, cerība ir pēdējā. Nekad nepadodies. Jā, vai ne? Šitā īstenībā ir ļoti laba vieta, kur varētu būt ragi. Nu, pieņemsim, šito 2 brieži ir riktīgi skrējuši, un nakts vidus viņš pa lielam neko neredz, un viņš vienkārši hops un aizterās. Un šitā vajadzētu būt ragiem. Bet, diemžēl, šis nebūs tas gadījums. Bet varēja paveikties. Nu, nezinu, ja es būtu briedis, es te toči neiet, es iet droši vien, ka tur. Bet, nu, mazums. Kāds nāca padzerties stipro ūdenīt. Varbūt sadzērās pa daudz. Tas tāds. Jā. Labi. Var jau iet ar sausām kājām. Bet var jau iet arī ar slapjām mierīgi. Ne? Tā, nu viss. Man liekas, dabūs cirst riņķi un meklēt kaut kādu citu lokāciju. Kaut gan lokācijai vajadzētu būt pareizai. Redzēju kaut kādas tās mednieku būdiņas kokos. Redzēju milzīgas pēdas. Skaidrs tas, kad kaut kāda dzīvība šeit notiek. Nu tā kaut kā. Jā. Tā, nu vismaz es te izplānojis, kā mēs te vazājos. Bet, jā, laikam metīsimies apakai. Pamēģināsim kaut kāds cits iebrauktūs. Turpin vazāties pa mežu. Man liekas, ka šī ir viena no pazīmēm, ka kādam te kaut kas saniezējies. Arī kā atkal ir noskūta koka mize. Līdz ar to, man liekas, ka te kādam kaut kāda niez bijusi. Kāds ir kasījies, mizes pa gaisu. Jā. Tikai ar to arī viss beidzās. Nu, diemžēl. Jā, nu nekas. Lūkosim tālāk. Jā, starp citu, runājot pa pēdām, reku ir viens mamuts. Pasties, tādā pat izmērā kā mans banāns aišķis. Nu, es teiktu, ka šis ir ritīgs mamuts bijis. Šis ir aizrāvis kaut kur uz to pusi. Nu, paskaties, kas pa pēdu. Tā tad, jā, nu, skatoties pēc pēdām, viņš neiet smuk pa taciņu. Viņam patīk raut pa kaut kādiem puduriem. Labi, ļoti laba zīme. Tad kaut kāda dzīvība šeit ir. Vai ne? Varētu visu jau pēc pēdām sekot. Varbūt viņš savus ragus kaut kur mājās nolicis ir. Nē, šitos tāpatās mežā nemetīšu. Šitos es te visu gadu normāli audzējis. Gribu pats savu ķekaru paturēt mājās. Jā.
Rekā, šito iebraukto būsim izķemmējuši. Pabrauksim kaut kur tālāk. Paskatīsimies vēl kādu foršu vietiņu, kur neatrast ragus, vai ne? Tā, tukšā loze. Rolējam tālāk, kaut kur meklēt veiksmi. Jā. Paga. Garš tāda mutē. Nedaudz pēc vilšanās. Bet labi, turpinam. Redzīgi, es nezinu, vai šitā stratēģija man strādā pareizi, bet reāli tur, kur vajadzētu būt notīrītai mizai, tur kāds ir ritīgi ņēmies pa to koku. Jo pat jau tā miza nenokrīt. Kur ir man ragi? Te kāds ir kaut ko baigi darījis. Pasties, kā nomizojas. Nu labi, ir varbūt arī viņš no vecumi nokrit uz tā miza. Ņemot vērā, ka viņi ir līdz pašai augšai nolobījusies. Bet nu doma jau nebija slikti. Es vienkārši kaut kā mēģinu pats sev mierināt. Un, jā, pēc 2 stundām pavadītām mežā, jā, ir tāds sens teiciens, kas meklē, tas atrod, bet nevienmēr. Un šis būs laikam tas gadījums, kad jāatzīst sakāve 1-0 briežu ragu labā. Jā, līdz ar to izstāsta, ka būs jāmet mieriņš, bet šis bija mazais ieskats no brīvdienu piedzīvojumiem, bet jā, tad droši var padalīties. Jā, es neesmu atmeties, jo es vēl projām lūru te pa malām, bet optimisms sāka sarukt. Bet tad droši var padalīties savā pieredzītē un palielīties, cik liels ragus to es atradis, vai ne? Nu, kaut kā tā. Prātīgi rolējuši uz māju pusi, vai pareizāk sakot, jābrauc uz darbiņu vēl, kaut kas jāpadara, un es nevaru beigt, man vajag lūrēt vēl pa malām, jo nekā nevar zināt, kur viņš ir lecis pāri mežam, vai ne? Bet visā citādi, jā, čau, un droši padalīs pieredzē, kā tev gāja ragu medībās. Bet līdz citā reizei. Davai, čau!